Kalistēnika iesācējiem – relatīvās piepūles izvēle. Relatīvā piepūle ir pieejama attālums līdz atteicei. Un kas ir atteice? Atteice ir nespēja izpildīt vēl vienu atkārtojumu ar pareizu tehniku. Ja tu atspēdies 10 reizes un tu vairs nespēji atspiesties ar pareizu tehniku, tu sasniedz atteici pēc 10 atkārtojumiem. Ok, tātad cik tālu no atteices tev vajadzētu trenēties? Vai tev vajadzētu spiest līdz pilnīgam spēka izsīkumam? Vai tev labāk vajadzētu atstāt pāris atkārtojumus rezervē? Lai šo saprastu, šeit ir grafiks, kurā ar zilo līniju ir attēlots stimuls, un ar zaļo līniju ir attēlots stimula noguruma attiecība. Trenējoties ļoti tālu no atteices, gan stimuls, gan stimula noguruma attiecība ir ļoti zema, taču ar 5 līdz 4 atkārtojumiem rezervē abi sāk strauji kāpt. Stimuls turpina kāpt līdz pilnīgai atteicei, kamēr stimula noguruma attiecība sasniedz savu virsotni ap 2 atkārtojumiem rezervē un pēc tam strauji krīt. Šis notiek tāpēc, ka stimuls pēc 2 atkārtojumiem rezervē sāk kāpt ļoti lēnām, kamēr nogurums sāk kāpt ļoti strauji. Šis viss nozīmē vienu. Ja tavs mērķis ir maksimāli stimulēt savus muskuļus, vienlaikus uzkrājot pēc iespējas mazāk nogurumu, tev gan vienmēr vajadzētu atstāt pāris atkārtojumus rezervē. Protams, ja tev tiktu dots uzdevums maksimāli stimulēt savus muskuļus vienu treniņu laikā, tad tu spiestu katru piegājienu līdz pilnīgai atteicei. Bet par cik šādu veidu trenēšanos tu nespēsi uzturēt vairākas nedēļas no vietas, tā nenovedīs pie vislabākajiem rezultātiem. Ok, tātad man vienmēr ir jāatstāj aptuveni 2 atkārtojumi rezervē? Negluži. Redzi, lai stimulētu maksimāli muskuļu augšanu, tev vajag pielietot progresīvo pārslodzi, ja pakāpeniski padarīs savus treniņus grūtākus. Ja tu visu laiku atstāsi 2 atkārtojumus rezervē, tu praktiski stāvēsi uz vietas. Tāpēc, lai noturētu savu stimulu noguruma attiecību cik augsts vien iespējams, tavai relatīvajai piepūlei mezocikla laikā vajag paaugstināties no zemākās efektīvās relatīvās piepūles līdz augstākajai. Lai šo ilustrētu, šeit ir attēlots mezocikls, kas sastāv no 4 mikrocikliem treniņu nedēļām, un katram mikrociklam ir redzama stimulu noguruma attiecība noteiktajā relatīvajā piepūlē. Pirmajā mikrociklā tavs ķermenis ir ļoti jūtīgs par trenēšanos, tāpēc tev vajag atstāt 3 atkārtojumus rezervē. Taču ar katru sekojošo mikrociklu tavs ķermenis prasa arvien lielāku stimulu, tāpēc tavai relatīvajai piepūlei ir jāpaaugstinās, līdz sasniedz atteici pēdējā mikrociklā. Jā, ar katru sekojošo mikrociklu tavs stimulu noguruma attiecība kritīsies, bet tas ir normāli. Tavs mērķis ir tikai noturēt to tik augsts, cik vien iespējams. Īsumā sakot, sāc trenēties ar salīdzinoši mazu relatīvo piepūli un pakāpeniski to paaugstina līdz pēc 6 līdz 12 nedēļām sasniedz atteici. Tas var izskatīties šādi. Pirmajā nedēļā tu veic 12 atkārtojumus, un katru nedēļu tu pieliec klāt vienu atkārtojumu, līdz pēc 6 nedēļām sasniedz atteici. Tikai neuztraucies. Pirmajā nedēļā tu nekad nenotrāpīsi precīzi 3 atkārtojumus rezervē, tāpēc nemaz necenties. Vienkārši centies sajust, kad piegājiens sāk palikt grūts, un tad arī to beidz. Galvenais ir to nespiest līdz atteicei, jo šādas atšķirēs visu progresiju. Labāk atstāj vairāk atkārtojumus rezervē nekā mazāk. Ja šis video tev noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim mini seriālam un tiekamies nākamajā video uz sarunu par treniņu apjomu. Čau!